Iedomājies skolu, kurā kustība rada idejas. Un ar kaimiņiem mēs kopā radoši mācīsimies uz soliņiem. Tētis vedīs savu mazo dēlēnu uz skolēnu veidotajām futbola nodarbībām. Nav svarīgi, esi liels vai mazs, to nav jābaidās būt citādam. Durvis šeit būs atvērtas visām paaudzēm. Šeit nav robežu, jo izglītība saplūst ar jaunradi, sportu un atpūtu. Zini, tepat šahu var spēlēt uz grīdas. Svētku dienās, pilsētās, režīms vienāds, lielveikals ir kļuvis lielāks. Kur skolotāji, skolēni, draugi un radi cep kopā kūkas un taisa nedarbus. Kur bērni no kaimiņu skolām un bērnu dārziem savā mākslā var dalīties ar citiem. Kur topošajiem mūziķiem ir sava telpa. Kur vadība līdīs vai uz jumta, lai panāktu vēlamo. Te literāra darbība neaprobežojas ar skumjām bibliotekām. Un šeit talanti kļūst moderni. Tā ir vieta, kur paaudzes dalās savā pieredzē un sacentīsies spēkos. Ja tāda vieta būs, tad Latvijas uzņēmējiem nebūs jābrauc prom. Mēs izīrēsim telpas un veidosim sadarbības inkubātors. Tā mēs veidosim miedarbību ar skolēnu mācību firmām. Kurš no viņiem ieteiks labāku domu? Te nebūs jābaidās, ka pietrūks telpas, resursu vai darba, vai ka mazie brāļi netiks pieņemti. Te iespējams ir viss. Te visi iegūst to, ko vēlas. Un arī skolai tiek kāds latiņš. Šeit jaunākās tehnoloģijas varēs izmantot visi. Kursi un semināri bērniem un pieaugušiem. Tagad pat tava omīte varēs mācīties angļu valodu un beidzot uzzināt, kas tad ir tas internets. Šeit māksla rodas prātā, un biznesa šādu hobiju pārvērš ienākumos.
Varbūt šie jaunie puiši kādreiz būs miljonāri. Iedomājies pasauli, kur būtu vieta, kur visas paaudzes sadodas rokās, lai veidotu pilnību. Kur mazais brālis spēlēs bumbu un uzņēmējam tiks kāda naudiņa par to. Kur tava vecmāmiņa stāvēs uz skrituļdēļa un tu pats viņai iedos roku, lai palīdzētu. Šī ir vieta, kur rodas idejas. Un ja tev būs grūti, lifts tev palīdzēs tikt augšup. Bet vienmēr spīdēs saule.